Uzticība. Tā ir vērtība. Vai tu uzņēmēji zini, ka uzticēšanās īpaši attaisnojās un mēs, konkurences padomu, kļūstam iecietīgi situācijās, kad uzņēmums nolem vērsties pie mums atzīstoties izdarītajā pārkāpumā? Aizliegts vienošanās jeb kartels ir smagākais konkurences tiesību pārkāpums, un to var atklāt jebkurā laikā, pat tad, ja pārkāpums ir izdarīts pirms vairākiem gadiem. Tā ir zādzība no visas sabiedrības, kā rezultātā tiek mākslīgi sadārdzināts cenas un zaudētāji esam mēs visi. Lai mēs dzīvotu drošākā, labklājīgākā valstī, aicinam uzņēmumus rīkoties citādāk, atbrīvoties no pārkāpuma un sadarboties, izmantojot iecietības programmu. Tā ir programma uzņēmumiem, kas ir iesaistījušies aizliegtās vienošanās un ir gatavi atzīties par paveikto pārkāpumu. Tostarp to var izmantot arī uzņēmēji, kas iesaistījušies aizliegtās vertikālās vienošanās, piemēram, vienojoties par preces tālāku pārdošanas cenu. Šāda atzīšanās ļauj uzņēmumiem gūt uzticību un iecietību, tādējādi saņemot atbrīvojumu no soda vai būtisku naudas soda samazinājumu, kā arī uzņēmumam ir iespēja turpināt dalību publiskajos iepirkumos, kamēr pārējie karteļu dalībnieki tiek izslēgti no iepirkumiem vismaz uz 3 gadiem. Galvenais nosacījums, lai saņemtu konkurences padomes iecietību, ir būt pirmajam, kurš atzīstas pārkāpumā, kā arī būt gatavam pilnvērtīgai sadarbībai. Konkurences padome nav tikai soģis. Mēs varam būt sadarbības partneri. Iecietības programma nav nereāla, tā darbojas. Pēdējo 10 gadu laikā konkurences padome ir konstatējuši 40 karteļus, vienlaikus saņemot 20 iecietības programmas pieteikumus. Un kas tevi vēl kavē? Atzīsties pirmais un saņem atbrīvojumu no soda.